Nu labi, pavisam ātri vēl aiziesim uz kādu īstu pilsētu, Rīgu, piemēram, un apskatīsimies partiju sarakstu tur. Ok, tikai 16 partijas. Lieliski. Šīs saraksts sākas ar partiju Gods kalpot Rīgai un Zaļo zemnieku savienību, kas jau ir lielisks starts. Turpinās ar Saskaņu. Pie visam problēmām, kas ir Latvijā, patreiz ir atbildīga Saskaņa. Kā trešā partija mums ir politiskā partija Pašcieņa, Tauta zeme valstiskums. Pirmo reizi dzird par kaut ko tādu. Numur 4 Latvijas sociālistiskā partija. Numur 5 Latvijas atzimšanas partija ar vienu kandidātu, kas sola lietas. Numur 6 ir Jaunā vienotība, kas dara lietas pa vecam. 2023. gadā mērs Staķis paziņo, ka iespējams izsaimniekoti 7 miljoni ceļu uzturēšanas naudas. Atstādina satiksmes departamenta pagaidu vadītāju Jāni Vaivodu. Izmeklēs Māris Knoks. Ķirsis ar to nav mierā un nāk ar savu ierosinājumu. Izmeklēs nevis Knoks, bet Latvijas politikas labākajās tradīcijās speciāli izveidot komisija. Un vispār šādi apvainot Vaivodu esot kaitniecība. Rezultāts – nelikumības netika atklātas, Knoks atlaists un veiksmīgi tiesājas. Kas ar Vaivodu? Tas ir atsevišķs stāsts vērts, bet kāds pārsteigums stāstā figurē aizdomas par korupciju. Bet šī visa skandāla rezultātā notiek kāds svarīgs pavērsiens. Staķis demisionē, bet Ķirsis kļūst par Rīgas mēru. Tad turpinās ar Centra partiju, kas es pieņemu, ka koncentrējās tikai uz Rīgas centru un neko citu. Numur 8 ir Progresīvie. Komentējot ziņu par bojāgājušajiem pēc Izraēlas veiktā raķešu trieciena Beirūtē, Rīgas domas deputāte Zane Pūpola vietnē X Izraēlu salīdzināja ar Krieviju, abas nosaucot par teroristu valstīm, kas iebruk citās valstīs. Ierakstam vēlāk sekoja partijas līdzpriekšsēdētāju komentārs partijas vārdā norobežojoties no šāda apgalvojuma. Pēc šiem ierakstiem partijas valde saņēma 3 partijas biedru iesniegumus par izstāšanos no partijas. Latvija pirmajā vietā, numur 1 kandidāts, protams, ir kurš gan cits? Ainārs Šļiesars. Lūdzu, ej pensijā. Tu neesi pelnījis pensiju, bet lūdzu, ej pensijā. Tu vēl neesi sasniedzis pensijas vecumu, bet lūdzu, ej pensijā. Ej prom. Viņam ir miljons bijušās partijas, un 2 no tām laikam ir parādā ap 800 000 eiro. Ko viņš vēl nav atmaksājis? Ko tās partijas nav atmaksājis? Viņš kā partijas līderis nav atmaksājis. Latvija pirmajā vietā ir viņa 8. partija. Šlesera 2 iepriekšējās partijas, kas pārkāpa likumu, valstī joprojām ir parādā 860 000 eiro. Par daudz par Aināru runājam. Labi, turpinam. Tad ir Latvijas attīstībai, kur numur 1 kandidāts ir Juris Pūce, kurš, acīm redzami grib to caurraidi dabūt legālā veidā kaut kādā. Padariet viņu priecīgi. Numur 11 ir Jaunā konservatīvā partija, kur vairāk nekā 40% kandidātu ir vecāki par 51 gadu. Starp citu, cik gadu desmitiem ir jāpaiet, lai izņemtu to jaunā no partijas nosaukuma, jo ne Jaunā konservatīvā partija, ne Jaunā vienotība, īsti nav jauna vairs. Numur 12 ir Suverēnā vara, apvienība jaunlatviešu. Neko nezinu. Numur 13 ir partija Gejināk, jeb Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Lūdzu saīsiniet jūsu nosaukumu vienreiz pa visiem mūžiem. Numur 14 apvienotais saraksts Latvijas zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība un Liepājas partija, kas pavisam nesen vēl Saeimas koalīcijā, kur arī viņiem palīdzēja Nacionālā apvienība, vienkārši bremzēja visus darbus un gribēja visu pa savam. Lieliska partija. Patīk riktīgi. Numur 15. Platforma 21 ar 21 kandidātu. Par to vien var nobalsot, bet es nezinu, ko viņi dara. Un numur 16. Politiskā partija Stabilitātei. Stabilitāte, bet tikai Krievijai. Kā jau tu redzēsi, esmu izgājis visām partijām cauri, visiem kandidātiem, visiem programmām, un tāpēc es tev tagad detalizēti visu jau pastāstīju, vai ne? Es esmu ieguldījis tajā visu darbu, un noteikti neesmu jau izdomājis priekšlaicīgi, ka balsošu par kādu konkrētu partiju, jo visas pārējās man liekas neadekvātas, dažas neadekvātākas kā citas, kā piemēram Latvija pirmajā vietā, bet es jau noteikti nevienu konkrētu neizcelšu. Interesants gadījums arī bija Latgales pilsētā Rēzeknē. Visvairāk man te patika progresīvo saraksts, jo te ir numur 1 kandidāts Jānis Zeltiņš, kurš ir Ausmaņa kebabu vadītājs. Tad vēl viens labs cilvēks ir Līga Reidzāne, kas ir Ausmaņa kebabu kasiera. Un neaizmirsīsim arī par Marijānu Zaharevski,
kurš ir Ausmeņa kebaba pavārs. Nu, tad rezeknieši jums ir jāizvēlas starp sociālo progresu un kebabiem. Jo, kurš gan cits strādās Ausmenī bez šī Dream Team? Esmu morāli sagrauts, ceru, ka tu arī. Tas pats būs pēc vēlēšanām un vēl vairāk pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas. Bet, vismaz izdari to lietu, lai tava sirdsapziņa ir tīra, ka tu neizvēlējies balsot par Latviju pirmajā vietā, jo tu negribi atpist savu pilsētu, savu valsti, un tos, kas jau vairāk kārtēji ir izgājuši cauri šim Šlesers & Co. Nelabumam. Es ceru, ka tu un lielākā daļa saprot, ka miljonārim neinteresē palīdzēt nabadzīgam, jo viņš nebūtu miljonārs, ja nebūtu nabadzīgo. Tāpēc balsot par Šleseru, kurš sola kaut kādu izaugsmi, varu droši apgalvot, ka nebūs, ka tas nav viņa interesēs. Viņa interesēs ir vara. Tev varbūt jau ir piebesīs, ka es runāju par Šleseru, bet es pārāk daudz laika pavadu Facebookā, kur es nemitīgi redzu dažādās grupās, ka parādās neīsti cilvēki. Gan jaunmāmiņas, gan kaut kādi čalīši uzvalkos, kas saka, ka viss slikti un vajag izmaiņas, un ka vajag Latvijai tādu kā Trumps, un ar to viņi domā Šlesers. Un kāpēc es domāju, ka tie akaunti ir neīsti, jo tu vari aiziet uz jebkuru no tiem akauntiem. Tu redzēsi, ka viņiem ir tikai viena personīga bildīte. Viņi publicē ierakstus vairākas reizes dienā, kas nav normāli cilvēkam Facebookā. Viņiem nav nekas īsti personīgs tajā Facebookā. Nav nevienas bildes ar viņu pašu izņemot profilu bildes, un bieži vien tās profilu bildes ir mākslīgā intelekta uztaisītas. Un kas man biedē, ir tas pats, kas Amerikā, ka vienkārši cilvēki ierauga Facebookā vai citos sociālos tīklos ieraksti, kas liekas, ka no īsta cilvēka, bet patiesībā tas ir kāds trollis vai bots, nezinu, kā pareizi nosaukt, kas darbojas Šleseram par labu un motivē apkārtējos cilvēkus balsot par viņu, lai gan tā kā netieši, bet caur šitie kandidāti visi ir slikti. Šlesers, mēs nerunāsim. Mums vajadzētu kādu kā Trumpu. Jūs varat apskatīties kaut kādus rakstus vai video ierakstus no Rebaltika. Man liekas, viņi visai labi apkopo konkrētus kandidātus kā Ķirsi, Šleseru un Daugavpils galdu, tomēr Elksniņu. Protams, viņi nav uztaisījuši par visām partijām, par visiem kandidātiem, jo daži kandidāti ir vienkārši īpašāki, dažiem kandidātiem ir lielāks stāžs ar meliem un korupciju. Protams, cilvēki vienmēr var apsūdzēt tos žurnālistus, ka viņi darbojas kādas partijas labā, bez jebkādiem pierādījumiem. Ja nepatīk, ko saka par savējā, tad, protams, noteikti kāds ir samaksājis, lai pateiktu sliktu. Jebkurā gadījumā to informāciju jūs varat absorbēt, saprast, vai tas ir cilvēks, par ko es vēlos balsot vai nē. Bet ir konkrēti pierādījumi. Daudz gadījumu par meliem, par korupciju un tam līdzīgi, par to kandidātu, kas tev patika. Varbūt tu tomēr izvēlēs nebalsot par zināmo ļaunumu, bet balsot par to, ko tu iepriekš domāji, ka ir varbūt netik labs. Galvenais jābūt arī kritikai pret savējiem. Un es ceru, ka vēlēšanās tā doma ir, ka mēs izvēlamies labākos piemērus no sevis, no mūsu sabiedrības, kuri tad vadīs mūsu pilsētu, vadīs valsti pareizajā virzienā, jo viņi ir eksperti, viņi ir godīgi cilvēki. Protams, tas nav tik bieži sastopams, bet es domāju, ar tādu domu vismaz mums cerīgi vajadzētu balsot. Man liekas, mēs visai bieži vēlam cilvēkus, kas ir neideāli, kas varbūt mums atgādina mūsu pašus, mūsu zemākajā momentā vai cilvēkus, kas ir mums apkārt. Mēs redzam, ka kļūdas, ko viņi pieļauj, ir kaut kas līdzīgs, ko mēs esam varbūt kaut kādā neveiksmīgā dienā izdarījuši, vai arī kaut kāda nepatīkama mūsu vai kāda mums tuvā personības sastāvdaļa, ar ko mēs negribam uzreiz to cilvēku norakstīt. Bet varbūt mums vajadzētu. Varbūt mums nevajadzētu balsot par tādu, kurš ir tā kā es, vai tā kā mans tētis, vai kas tur. Bet varbūt censties balsot kādu, kas ir labāks par mums un atzīt, ka ir cilvēki, kas ir labāki par mums, ir labāki speciālisti par mums, ir cilvēki, kas dara konkrētos darbus labāk par mums, un tajā pozīcijā viņiem ir jābūt labākiem cilvēkiem par mums. Viņi, protams, var pieļaut kļūdas un nebūt 100% emocionāli gudri, bet esmu noguris, es jau ilgi šo ierakstu, un es gribu ēst, un es nezinu, vai
tas, ko es saku, vēl kaut ko nozīmē. Balsojam par labākiem piemēriem nekā Šlesers. Un ko? Paldies! Ko tev ir ko teikt? Mīļš?